Tavas pašas māte jūtas sakauta savā pašas spēlē, dēļ tā, ko Dievs dara tevī un caur tevi un priekš tevis. Šī ziņa nav priekš visiem, varbūt arī, ka neesi gatava pieņemt, ka tas notiek, bet nonākot pie pilnas saprašanas, ko Dievs cenšas atklāt tavā dzīvē, tas ir viss tavā labā, saskaņā ar Dieva gribu. Tu piedzimi šajā pasaulē, un Dievs zināja, ka tu virzīsies, attīstīsies uz to, ka tu nāksi pie atziņas, kas tu esi Kristū. Sātans lieto tuvākos cilvēkus, kurus vismazāk sagaidi, tevis paša māti, kas ir viņas pašas spēle, apmācīt, izstrādāt ieradumu, ietekmē Dieva svaidīto bērnu, lai tu būtu atkarīga no viņas un lai mazāk jūti sevi, lai tev nekad nebūtu drosme vai pat doma aizdomāties, cik tuvu ienaidnieks ir un atdalīties no tā. Tava pašas māte izmanto tavas dāvanas, kas ir tevī, spēlējot dažādas lomas, un Dievs parāda dziļumus par viņas izlikšanos. Ja tava māte nezina, kā būt īstai, un viņas tonis ir viltojums un spēlē muļķi un neatzīst realitāti, viņa cenšas mainīt tavu domāšanu, ietekmēt tavu prātu, tā ir burvestība. Burvestība cenšas mainīt realitāti. Tev ir saskarsme ar inteliģentu, augstas pozīcijas ienaidnieku, kas vēlas pārņemt un kontrolēt, un lai tai pieeja tavām nākotnes svētībām. Tev sirds naiva, jo negaidīja, ka tevis paša māte ir pret tevi. Ienaidnieks nāk kā gaismas eņģelis, tāpēc zin, kā rīkoties, it kā rūpētu tavs labums. Ienaidnieks tevi studē un cenšas tevi ietekmēt, lai tevis ir mazāk, lai esi līdzatkarīga no viņas. Tas ir Dievs, kas izraisa šķelšanos ģimenē. Bībelē teikts, ka tas notiks. Tas bija pēdējais, ko viņi gaidīja no tevis, ka tev būs spēks aiziet prom. Radinieki vai liela ģimene, kas tika ietekmēti, normalizēt nepareizu darbību. Tu pat neredzēji, cik nepareizas darbības bija. Un tagad Dievs dod tev acis redzēt, un Dievs pierāda, apstiprina, pieļaujot, ka maska noslīda vairākas reizes. Viņi paši sevi jautā, kas patiesībā notiek, pat jautā Narcisu. Dieva vārds saka, ka dumpīgums ir burvestība. Varbūt tava māte ir aizgājusi prom no ticības, viņai ir problēmas ar Dievu, un tagad Dievs tevi modina un noņem tevi no šī diktatora, kas vēlas, lai tu izskaties ramdena. Tie vēlas normalizēt, ka esi ramdena ticībā, lai saglabātu pieeju diktēšanā un ietekmētu tavu dzīvi, bet īpaši tavu sirdi. Bībele saka, sargi savu sirdi. Tu lēnām, bet pārliecinoši sāc saprast vairāk no Bībeles. Dievs stiprina tavu sirdi, jo zin, ka ienaidnieks caur cilvēkiem, kurus tu mīli, cenšas, lai tu ej atpakaļ uz vietu, no kuras Dievs tevi atbrīvoja. Tu esi autentiska, atklāta, un tu esi bijusi attiecībās ar cilvēkiem, kuriem nav šīs kvalitātes. Tie izliekas, tie melo par lietām, kur nav nekāda sakara, lai par to melotu. Tiem, kam ir sadistiska māte, emocionāli izsmeļoša, smaga, nogurdinoša. Padomā, cik daudz bailes un šaubas ieaudzina tevī, kas aug ticībā. Sakot, tu nevari tā darīt, tu nevari mūs tā pamest, nevari atstāt valsti, kā būs ar mums. Katru reizi, kad tu runā par ticību un drosmi, uzticību, izpēti, Dieva dotās idejas, viltīgā veidā tie sēj sēklu, iesakot, ka to nevajag darīt. Tie vēlas, lai tu saņem svaidījumu un svētības no Dieva, bet tikai tad, ja tu tiem dosi pieeju visam, kas Dievam ir priekš tevis. Šajā laikā, kad notiek šķelšanās, kur Dievs nevēlas, lai tu dod savas svētības ienaidniekam, kas nevēlas doties pie Dieva, Dievs atturas uz laiku, līdz tu ņem vērā viņa balsi. Tu sakauj šo cilvēku viņu pašu spēlē augot, briedumā, kādā Dievs tevi aicinājis. Dievs pierāda saviem ienaidniekiem, ka tie nevar izbēgt,
mērķējot uz tevi, ietekmējot tevi un spēlējoties ar tavu sirdi un prātu. Dievs patiešām sāk uztēties tavā labā, kad tu saki, Dievs pierādi man, ka tas, ko jūtu savā garā, tas, ko domāju, ka izšķiru par cilvēkiem, ko mīlu, vai tu pierādīsi? Kuram nav jābūt manā dzīvē, paņem to prom vai atstum mani no tiem cilvēkiem. Nāk laiks, kad Dievs gaida uz tevi, jo ir parādījis atkal un rādījis atkal, pierādījis, un viss tas strādā tavā labā. Tie grib, lai tu ej uz priekšu, atskatoties atpakaļ, lai esi atkarīgi no viņiem. Kad esi stagnācijā un ļauj depresijai tevi pārņemt, tie vēlas, lai tu negūsti panākumus bez viņiem. Jo, ja tu gūsi panākumus bez viņiem, tad tu parādi, cik daudz kaitējuma vai nelabvēlīgi tevi ietekmēja visu šo laiku. Tiem vairs nav ieroči, ko tie vēl varētu darīt, lai tevi apturētu doties uz priekšu. Tie var sūtīt arī pārbaudi, piemēram, policistu uz tavām mājām, lai noskaidrotu, kā tu dzīvo, un policists visu narcisam izstāsta. Tie to var sākt darīt, kad zini, ka tu vēlies no tiem aiziet, ka tu gūsti panākumus vairāk kā iepriekš. Sūta labsajūtas pārbaudi, policiju, lai iegūtu informāciju un ņirgātos par tevi. Tie grib, lai jūti garā, ka tie nekad nepadosies censties, jūs žēlumu par tevi visu priekšā. Viņi saka, cenšamies palīdzēt, sazināties. Viņi vairs nevēlas ar mums runāt, tie vēlas, lai pārējie domā, ka esi traka, vai ka tu esi dīvaina, garīgi un ka klausi vēlnam. Tagad tev ir jauna ģimene pa visu pasauli, kur iet cauri tam pašam stāstam. Tev ir liela sirds, tu pielāgojies, lai tā vide strādā, bet tā tevi iztukšoja. Ka paliki par ēnu, un tad Dievs tevi atdalīja no tā, tu esi svētīta, atjaunota, vari sevi izteikt, domā skaidri, tu vari darīt to, ko tu vēlies. Tu esi brīva, tev nav obligāti pienākums darīt kaut ko. Tas notiek pakāpeniski, tu paej malā taisnīguma dēļ, tu nokrati putekļus no kājām, nepiedalies brīvdienās ar viņiem, tie saprot, ka apskauž tevi par tavu brīvību, un tie nevēlas, ka tajā staigā, vēlas, lai jūties slikti par to. Tie dara stulbas lietas, ko tu nevēlies darīt, jo tev tas jādara, nav. Tu esi brīva. Šie cilvēki tev zvanīs un neatstās balziņu, cerot, ka dabūs tevi pie telefona, jo tu varbūt esi pārāk vājas smieties par kādu dubļu vecā dialogā, kas bijis, par kādu vecu joku. Tie vēlas, lai esi vienotībā. Ja pacel telefonu, tas dod atļauju viņu prātā, ka viss ir labi, ka tu atbildi. Tu seko Dievam, un tam notiekot, Dievs liek tiem saskarties ar neglīto patiesību, ko tie cenšas novērst, noliegt. Tie nevar izbēgt aizkavējušos patiesību, tā vajā tos, un Dievs izvēlējās tevi, lai salauž šo ģimenes lāstu. Tu vari lūgt par tiem, bet dodot tos Dieva rokās un uzticies, ka Dievs visu izdarīs. Tas atbrīvo tevi no smaguma, ka tā ir tava vaina. Tā nav tava vaina.